Nu, čau, nu kā iet pa dzīvi? Nu, labi. Klausies, mēs tā interesanti satikušies esam. Sveiks, Mārtiņ. Jā, Klau, mums tāda interesanta tikšanās. Jā, es tagad malkoju tavu piparmētru tēju. Un man tāds jautājums tev. Nu, tu esi sabiedrībā atpazīstams cilvēks. Gan ar saviem ēdieniem, jā, gan ar restorāniem, ar ceļojumiem, interesantām receptēm. Kā tu apvieno šo darbu ar bērniem? Nu, cik es zinu, tev ir 2 bērni. Jā, 2 bērni un nu tā kā tad, kad viņi sāk domāt par viņiem, ka viņi dzimst, tad tu sāc pārkārtot sevi tos modeļus, kā, protams, tu augi, un tu sāc pārkārtot to savu dzīvi, jo tev ir jāuztaisa tā dzīve, lai viņiem būtu, lai izaugtu cilvēki. Ļoti labs definējums. Un tad tu saproti, protams, ka tev tur ir daudz kļūdas, un tas ir tāds mūžīgais process, lai tu izveidotu to savu dzīvi, lai viņi būtu tiem bērniem, lai viņi varētu augt. Jā. Bet kā to izdarīt, tas nav mans darbs, tas ir liels komandas darbs, jo tur ir iesaistīti, protams, ka paši bērni, tad ir iesaistīta sieva, tad ir iesaistīti vecāki no visām pusēm, draugi, pulciņu vadītāji, restorāna trauku mazgātājas, pilnīgi visi. Un galvenā sajūta, ko mēs gribam izdarīt, pašā sākumā ir, lai viņi nenorobežojas un runājās ar mums, un lai viņi ir mūsu komandā. Bet tu baigi labo lietu pateici. Indiešiem, man liekas, tas teiciens ir, lai izaudzinātu bērni, ir vajadzīgs ciems. Tev ir spēcīgs ciems. Izstāstu par tām auģu ģimenēm, jo es no tā pilnīgi neko nesaprotu. Man nav bijis pilnīgi nekāda sakara, tik cik no video. Nu jā, šis process Latvijā sākās krietni sen, faktiski 2005. gadā. Un tā doma galvenais ir, ar ko tad tā auģu ģimene, kāpēc viņas bija vajadzīgas? Tāpēc, ka no padomu laikiem bija tāds liels mantojums bērnam. Latvijā bija daudz bērnamos tajā laikā bija ap 2000 bērni. Un bērnam bija lieli un augt barā un pēc tam mēģināt gatavot, veidot savu dzīvi un grūti bērniem gāja grūti. Un tā bija tā jaunā forma, kas nāca no Eiropas auģu ģimene. Ļoti grūti mūsu sabiedrībā ir pieņemšana. Ko tad tas īsti, kā būt auģu ģimenei, saprast, kāpēc viņas to dara. Bet tā mana pieredze ir tāda, ka tas ir darbs, Mārtiņ. Tu jau ka arī savus bērnus audzināt, kur nu vēl sabiedrībā atstumtus bērnus. Jā. Tas ir diezgan smags darbs, jo tu nekā nezini. No tev ienāk pilnīgi cita pasaule ģimenē, pilnīgi citas tradīcijas. Un nevienmēr viņas ir foršas. Lielākā daļā viņas tiešām ir, tur jāpacīnās. Jā. Ja cilvēks neko no tās normālās dzīves nav redzējis, tad ienākot te viņam jāiedod pieredzi, jo būt tādai, kā lai pasaka, idealizēt un domāt, ka tu dzīvē esot blakus palīdzot, tur izaugs viss tā kā vajag. Nevienmēr tas tā ir, bet tu iedod to pieredzi, ka var dzīvot savādāk. Un liela daļa tomēr atkarīgs no tā bērna, cik viņš no tā paņem. Cik viņš iznes tālāk. Bet viena lieta gan es varu pateikt, kas noteikti ir, man ir 4 savu bērni, 7 auģu bērni bijuši. Jā, kad mani bērni, vispār mūsu tā ģimenes sistēma, mums nav no tām lielajām ģimenes sistēmām, bet viņi ir izaug ļoti sociāli domājoši, kas saprot. Ja, ka tie būs tie bērni, kas sapratīs, jau kā pieauguši cilvēki, kas sapratīs, kāpēc auģu ģimenes ir vajadzīgs, kāpēc ir svarīgi tam bērnam iedot ģimeni, kāpēc viņam iedot to pieredzi, kā ir, ka tev mājās sagaida, ja, ar to pašu silto ēdienu, kā ir sēdēt pie viena galda, kā ir, ka tev rūp, kas ar viņu notiek, kā ir, ka tu aizies uz skolu, tu painteresējies, un tās ir tās lietas, ko tu iedod. Un mums tā kā ir sauklis sabiedrībā, nav sveša bērnu, bet bieži vien, man liekas, tas ir tikai sauklis, jo mēs vienaldzīgi paejam garām tur, kur tiešām mēs arī kaut ko varam iesaistīties. Arī katrs esot savā vietā var darīt kādas lietas. Kaut arī tas, ja tu reizi tur iet, kaimiņos kaut kur ir tie daudzie bērni vai auģimeni, kā var izpalīdzēt, kā var palīdzēt, kā var ar vārdu.
Kādreiz jau dari arī, ka tev pasaka, baigi forši, ka tu to dari. Ja? Es to nevaru, daudz saka, es to nevarētu, ja? Bet tu to dari. Ja? Tā kā, jo ar Audžģim, par cik es vadu apvienību, Terēza, Audžģiņa apvienība, tad tas, ko Audžģimāms visas saka, ka pietrūkst tās sabiedrības novērtējuma. Ka liekas, tu tur ņemies un peries un ikdienā tev atbalsts nav. Ja? Tas, priekš kam to vajag apmēram, ja? Bet cik tas ir svarīgi? Skaidrs, ka es esmu tā kā laipns cilvēks un labprāt viskaut kādā veidā atbalstu sabiedrību kā tādu. To es daru visu mūžu. Man vecāki ir skolotāji, līdz ar to šis te kaut kāds, tas ieaudzinātās tās lietas, ka tev visu laiku, ja nokrīt papīrītis, tev viņš jāpaceļ, kaut kādas tās lietas, bet kā reāli var atbalstīt? Redzi, tas atbalsts, bieži vien mēs, tu ļoti labi noprecizēji, kā tas ir. Mēs ziedojam naudas summa. Tā ir tāda indūdens, samaksā jā, mēs atpērkam savu sirdsapziņu, viss ir kārtībā. Jā. Bet tam bērnam nevajag to naudu. Viņam nevajag to naudu. Tādā ziņā, jā, viņam nevajag. Pietiek, un te ir tas lielākais cilvēks cilvēkam. Attiecības. Pieņemsim tā, tu man dzīvo Mārtiņa kaimiņos, jā? Tagad. Jā. Es te nopārusies, man bija viens brīdis. 8 bērni mācās. Tu vari to iedomāties, kā tas ir? Jā? Es varu iedomāties, ka 2 mācās un tā jau ir. Jā, tā, bet tā pareizina 4, vai ne? Es to nevaru iedomāties. Bet viss ir normāli. Ja? Un tu piemēram atnāk Klavārijas, skatos, jūs tur nopērušies. Nāc, es jums uzsaukšu vakariņas. Jā, tas uzreiz ir. Un mums ir attiecības, saproti. Un iedomājies kā bērniem. Tu esi savā veidā slavenība, ja? Mēs ar Mārtiņu, pie Mārtiņa ēdām vakariņas. Viņiem tā ir pievienotā vērtība. Viņi aizies uz skolu stāstīs, viņi aizies uz dārziņu stāstīs. Un tu pienāks vēl pie galda un pastāstīs pa ēdienu kaut ko. Ja? Un tas ir tas cilvēciskais kontakts, attiecības. Ja? Kāds mums tā pati bijis klausies, tev neizlīdzēt ar mašīnu. Ja? Mums tagad ar Audžmammai vienai. Buss nojūdzās, jābrauc uz treniņiem. Ja? Klasika, pilnīgi klasika. Jā, un te ir tā ģimene, ja? Tā paplašinātā ģimene, jo ar ko Audžģimens arī sastapās, kad faktiski tuvinieki un tādi, pat draugi novēršās, ka tu tos bērnus paņem, jo ļoti daudz negācijas nāk līdzi. Nē, tas ir sociāli. Jā, un tu tās sociālās problēmas būtībā ielaid savā mājā, un kā tu viņus notelerizēsi. Ja? Un tad ir tā, kad gribās nosodīt. Gribas pateikt, jā. Gribas arī vēl viena lieta, ka tas bērns ir ienācis, viņš ir 10 gadus dzīvojis tādā vidē, kur diez vai kāds savā mūžā tādu dzīvi un tādu vardarbību ir piedzīvojis, jā. Un viņš nekad nebūs balts un pūkains, jā. Bet no tevis uzreiz gaida, kad viņam pieaugs spārniņi, jā. Tev būs tā brīnuma nūjiņa, un tam bērnam pieaugs spārniņi, un viss būs kārtībā, jā. Un tad skola tev pārmet, un kaimiņi pārmet, ja viņš tur aiziet kaut ko sadara, jā. Sūdzās, Bet tas labais. Kā es tev varu līdzēt, ja bērns kliedz nevis zvanīt uz bāriņties, ka tur akal slikti, tas bērns tur kliedz, bet pienāk klausies, ko es tev varu palīdzēt, ko viņš tev tur bļauj. Klausies, man liekas, ka tas ir tieši tas pats. Mums jau tieši arī ir, tieši tikai tevi citā līmenī. Jo mums jau tā palīdzība arī ir vajadzīga. Mums taču arī visi tie mašīnas sabrūk un visi tas bērnu, tas ir 2 bērni, bet tas viss ir minimī. Bet tieši tās pašas un tad tur sākās kaut kāda nemācīšanās. Tieši tas pats. Ģimene, problēmas ģimenē, jā. Jā, bet viņas jau arī ir, un tāpēc ir svarīgi tā atbalsts, kas nav piķis, bet atbalsts, kas ir, ka tu zini, ka tas var izlīdzēt, un mums jau tāds ir izveidots, jā, un viņš ir jāveido. Tas nenotiek vienā dienā, bet tas ir ļoti, ļoti dažreiz pa naudu, kā auklītes, un dažreiz tie ir vienkārši tur kaimiņi, radi vai vienkārši draugi vai darba biedri arī. Jā. Un te ir tas, ko tu saki, jā. Un ir ģimenes, kas saka, jā, saviem bērniem jā, tiem bērniem nē. Ja? Bet ieraudzīt to, ka viņi kā bērni, viņa vērtība, jebkurš bērns ir vērtība, jebkurš bērns ģimenē ir svētība.
kāds viņš ir tāds ir, bet viņi baigi forši ir. Es tā no sevis varu pateikt, jo man jau liela bērni un ģimenes viņiem ir fantastiski bērni, ja? Un man ir prieks par to, kad viņi ir sabiedrībai pienesums, nevis dzīvo uz pabalstiem un, attiecīgi, kā mums ir tāda sabiedrības daļa. Un kādas ir kaut kādas konkrētās lietas, kad ir šitie visi trakie brīži, kad manā dzīvē, darbiņā arī, mums visiem ir, sūdi nāk čupiņās. Nav tā, ka notiek viena nelaime, viņi notiek viena un pēc tam aiziet traktorīts. Jā, tur tik. Jā, tas ir interesanti, ka tā baltā strīpa, melnā strīpa, kad ir, tad viss uzreiz. Man jāsaka tā, ka man ir auģu bērni nāca vēlāk, kā savu bērni jau bija palieli. Man vienmēr šajā jomā mums ļoti spēcīga ģimene, vienmēr ir bērni paši palīdzējuši ar problēmām tik galā. Jo es kā auģi ģimeni iestartēju pašā sākumā, bija ļoti grūti, es pat teikšu nenormāli grūti, bija smagi un tā izpratne, kāpēc, priekš kam. Šobrīd situācija mainījusies, sabiedrība domā daudzreiz savādāk. Bet, ja uz tādām konkrētām lietām, viena konkrēta lieta, man auģu dēls skolā sadara to, ko sadara, un 2 mēneši līdz 9. klasē, un viņš tagad ir jāmet ārā no tās skolas. Tas lēmums tiek pieņemts viss ārā. Šis un tā. Tagad aizbraukt, un kā pateikt, un kā viņiem likt saprast, un teiksim tā. Mana pieredze bija tāda, ka man bērni gāja skolā, bet es neteicu, ka tie ir auģu bērni. Tā kā mums bija tur daudz dažādu uzvārdi un daudz dažādi jautājumi, bet man tas pilnīgi neskāra, lai domā, ko grib, jo viņiem nenormāli svarīgi bija. Pirmie bērni man bija no bērniem, viņi teica, mamma nekādā gadījumā nesaka, ka tu neesi, ka mēs esam no bērniem, nesaka, ja? Jo viņiem tā piederības sajūta nenormāli svarīgi bija piederības. Un arī, un tagad aiziet uz to skolu, un kā uz viņiem, sēž tie pedagogi, vesels bariņš, un ir tāda un tāda problēma, un viņš ir izdarījis to un to. Kā viņus visus dabūt, lai viņi to bērnu tomēr atstāja. Ja? Un tad man, tad ir tā, ka tev viss prāts jāpieliek, visas savas komunikācijas manipulācijas. Jā. Nē, tad brīdī es arī pateicu, es saku, piedodiet, viņš ir sabiedrības atstāts bērns, kur ir jūsu atbildība? Jā, es neesmu vainīgi, jo tā arī auģu vecākam iemācīties, piedodiet, šis uz man neatiecās, jo es 11 gadus viņa dzīvē neesmu bijis, un es nenesu atbildību par to, kas ir bijis. Un cilvēki arī ļoti baidās, ja man neizdosies, un kaut kas slikts būs, un kā es ar to tikšu galā. Bet par to nevajag, vienmēr vajag saprast un domāt par to, ko es varu izdarīt, kā es varu uzrunāt, kā es varu pierādīt. Un man šitas te dēls, kas ir, es nezinu, viņš visu kaut ko ir darījis, bet šobrīd viņš ir Latvijā pazīstams cilvēks. Viņš ir arī strādā ar ielu bērniem, un viņam ir reps un cīņu sports un tāds. Bet tā skola taču palīdz. Tad, kad notiek tas kaut kāds klikšķis, vajadzētu vismaz, kā cilvēks. Ir atslēgas cilvēki. Man liekas, skaidrs, ka ne jau kā institūcija. Jā, ļoti daudz, kur ir cilvēciskais faktors. Tas, par ko es runāju. Ir cilvēks, kas iestājās un kas ierauga, ka nav jau viss slikti. Ja? Jo tā faktiski, ja mēs tā ņemam, bērna uzvedība ir viņa valoda. Ja viņa vajadzības netiek apmierināts, jo viņš nemāk savādāk izpaust, tad viņš tā arī uzvedās. Ja? Mēs pirms tam runājām. Ja? Teica, atnāk mājās vakarā, un bērni iet vienkārši, nav valdām, vai ne? Viņi ir sagaidījuši, viņiem emocijas. Ja? Un tā ir tā viņa valoda. Viņš jau nevar pateikt, tēt, es uzvedos tā un tā, tāpēc, ka tu man visu dienu nebija, un vispār vakar tu nebija, un aizvakar to ar mani pat neparunāji. Bet viņš uzvedās tā, kā viņš uzvedās. Un viņš rāva. Un tagad tētim jālauza savus smadzenes un jādomā, kas ir tas, ko tu no manis gribi. Ja? Protams, manu laiku, manu mīlestību, manu iesaisti. Man tas modelis ir tāds taisīts, kā. Skaidrs, ka mēs divatā esam menedžeri, bet mums ir izveidota tāda sistēma ar tiem treneriem, ar draugiem, ar ģimenes draugiem, ar vecākiem, vecvecākiem un vēl to plašo visu ģimeni, ka visi tā kā uzmet aci un tu tā kā pajautā viņiem, kā viņiem liekas. Un tad tev ir tāda komanda, kas tā kā rada to spilvenu, lai viņam ir tā drošība. Un skaidrs, ka ik pēc laika kāds iedod tos signālus, ka vajag šito padarīt vai to padarīt. Vai tu esi pārāk maz, pārāk daudz atkal esi noricies darbā.
Kā ir, ka tev ir tas lielais kolhozs? Jau tur tas modelis ir, un no kā tieši tu to visvairāk to atbalstu dabū? Es domāju, tieši tur no tiem apkārtējās tā ciema, kā tu definēji. Jo tev jau ir tāds ciems, kaut kāds tur veidojas. Jā. Manā gadījumā man bija labi, ka mani bērni jau bija lielāki. Un tad nāca tie mazie auģu bērni, līdz ar to kolhos uz vietas kā tāds viņš jau fiziski nebija. Ja? Viņš vairāk bija tā kā tais, sajūtās, atbildībās. Bet par tiem mazākas cilvēkiem, saprotat, tiem mazākas cilvēkiem ir tā, ka viņi var būt jebkur. Un tas ir tas cilvēks, teiksim, ja mēs runājam par ārpusģimenes aprūpi, par auģu bērniem, viņš var būt bāriņtiesā, viņš var būt sociālā dienestā, viņš var būt kaimiņos, viņš var būt treneris. Ar bērniem runājot, tieši tāda arī, kam ģimenēs ne īpaši ļoti liels loma spēlē, ja viņi kaut kur, teiksim, tiešām vai trenējās iet uz muzikas skolu, kāds konkrētais skolotājs, konkrētais. Mana puiša gadījumā bija sociālā darbinieca skolā, kas redzēja tālāk pār to, ko viņš dara. Ja? Viņi arī saprata, kāpēc viņš tā dara. Jo apakšā vienmēr ir pamatlietas. Piemēram, bērni dažādi. Nevar skaļi bļaut uz bērnu. Ja viņam sāks uz viņu bļaut, tad viņam tā reakcija būs pilnīgi neadekvāta. Jā, bet, diemžēl tā skolā mums tā mēdz būt, ka tu nepadomā, pasaki, un pēc tam tu brīnies, kas notiek. Mammas strādā maksimāli 14 stundas. Kur ta viņa vēl mājās kaut ko var izdarīt? Un te ir tas, kad mēs vajag kaut kā aizjām no atbildības. Ir taču forši pateikt, kad skola tur lasa lekcijas, tikai pedagogi tur ir. Man liekas, tas skolotājs, tas foršais vārds skolotājs ir zaudējis to savu būtību. Jā, kad dzīves skolotājs arī var būt. Man bērni teikuši, man te vienu policistu uz ielas paņēma kārtību, ko es tur biju sadarījis. Un viņa man pateica tā un tā un tā. Tu zini, man aizgāja. Ja? Tā ir tāda metoda resilience, ja? Kad tu nevis koncentrējies uz to, kas bērnam neizdodas, nevis uz to, ko viņš nevar, bet tev ir koncentrācija tikai uz to, ko viņš var un kas viņam izdodas. Tie ir talanti, vienalga kāda, vai viņš dzied, vai viņš spēlē bumbu, vai viņš taisa ēst. Un tu vienmēr viņam atrod tās labās lietas, varbūt 55 viņš nedara nekā, bet vienu viņš dara labi. Piemēram, tu fantastiski, uzcep olu. Pasaki viņam to 5 reizes dienā. Un viņš cenšas, ja. Bet tev ir kaut kāds gadījums, ka tiešām to situāciju atrisina kāds no malas, ka tu jūti, ka bez tā viņa nebūtu atrisinājusies. Ka tu īsti viņu nevari, vari, bet ka kāds pienāk klāt un čiks, un ir torte kārtībā. Jā. Bija viena situācija, tad es biju pašā sākumā, mums ienāca pirmie 2 bērni no bērnam, un meitenei bija šausmīgi grūti saprast, kad ir mans un tavs, viss ir mūsu. Ja, un mēs tur varējām ņemties, stāstīt visādos veidos, bet tā saprašana nav. Un, protams, ka viņas tur bija veikalā visu kaut ko sadarījušas, ko bija sadarījušas un noķēri, ja, bija kameras, tikko sākās tie veikali un bija kameras. Un tā bija tā interesanti, jā, kad apsargs uzaicināja uz kabinetu runāt, un es uzreiz nevarēju aizskriet. Un tad, kad es aizgāju, tad viņš saka, neko nedarīsim, jā, nekur tālāk tas neies, bet meitenes tālāk vairāk to nedarat. Jā. Un tā bija tāda iesaista. Viņš varēja vienkārši rīkoties pēc reglamenta, jā, sots, policija, jā. Krimināla lieta. Jā, bet apsargs izrunājās, un man liekas, un meitene saprata, jo pēc tam nekas tāds vairs nenotika. Es neteikšu, ka tas rūpals tāds kā tāds pazuda, jo, kā man audžmeita teica, viņš saka, mamma, ko tu iedomājies? Es tur 11 gadus to es darīju, saku, pēc vienā dienā to pārtraukšu darīt. Man ir jāmācās, kas ir mans un tavs. Un te ir tas, kad bieži vien bērni izdara kaut ko sliktu, tikai gribot labu. Jo tur vienmēr apakšā ir kaut kas, gribēja dāvaniņu, jā, lai būtu. Jā, tas ciems jebkuram savam bērnam, tas ciems arī tiem auģu bērniem, jā, kad tu skolā cilvēki saprot, skolā pedagogi, bet, protams, ka tas ir grūti šodien pie tā bērnu apjoma, kāds ir skolās, tas grūti ir to individuālo ieraudzīt. Tāpat veselības aprūpe arī bieži vien ir šiem bērniem tādi jautājumi, kurus viņiem nevajadzētu uzdot, jā.
Tā kā, nu, lūk, un tad jebkurš cilvēks, kas ieraug to mazo bērnu, kā personību, kā cilvēku, nu, viņš jau ir tavs atbalsta personāls. Jā. Un attiecības, jo bērni ļoti jūt. Tu vari runāt, nu, ja mēs tā pastamies, tā komunikācijas piramīda, 7% ir vārdi, 58% ir ķermeņa valoda, un tad tur 20 ar kaut ko paliek tonis, kā tu runā. Ja? Un bērns šo visu, viņam var sakot, tie vārdi ir mazāk, cik viņam vairāk tas, kā tu uz viņu skaties, kā tu ar viņu komunicē. Kas ir svarīgs? Svarīgs ir atbalsts tām personām, kuras to dara ikdienā, tām mamām. Ja? Mums ir bijis tāda sadarbība kādreiz. Es šobrīd vienkārši tam nav laika, bet tā, kā kustība sākās, mums kāds dāmu salons meitenēm uzsauca spā pasākumu. Ja? Tieši mamām, mamām. Pārvērtības, tieši mamām. Ja? Tad tur skaistas kosmetiski dāvaniņas. Nu, arī ēšana mums ir bijis, mums uzsauc. Nu, un tās ir tās lietas, kur tu personīgi, nevis tu tur noziedo, ieskait to naudu, bet ka tu personīgi iesaisties. Un, protams, bērniem nometnes tāpat sponsori bijuši. Un tādas labas lietas, kaut kādi instrumenti nopirkt. Jā, mums arī tagad viena firma talantīgiem bērniem nopērk. Jā, cik maksā flauta, cik maksā klavieres. Jā. Nav, jā. Ir, kas arī, kas pazana, vai to nevajag riteni. Jā. Nu, vienaudžu mammai mums arī savāc naudiņu nopirkt busiņu, tur ir 7 bērniņi. Jā. Tur vajag busiņu. Jā, un te ir tas, ka tu personīgi man. Ir jau vēl tāds viens uzstādījums, kad redz, kā jums taču maksā. Jā. Bet neviens nerēķina to, ka tas ir 24,7. Tas ir saistīts ar ļoti lieliem izdevumiem, un tie, kam interesi paskatāties, cik tad ir tās naudiņas. Auģmāmas nevar par to naudiņu, teiksim, kā lai pasaka, savas vajadzības apmierināt. Viņām ir jāiet strādāt. Un te ir tas, tā kā, mūsu gadījumā arī es strādāju, vīrs strādāju, un tā vienā brīdī, kad vispār 8 bērni mācījās, vīrs 3 darbos strādāja. Tā kā es pa naktīm strādāju, lai vienkārši visu to pacelt un visu to iznest, jo izglītība, tas bija mūsu ģimenes tāds uzstādījums. Jūs aiziesiet, tā kā jums būs izglītība. Tur ņemies, tas ir pārcilvēcīgas darbs. Manā skatījumā, man nav tādas pieredzes, bet kā pēc tam izveidojas? Inčīgi vienkārši, kad tev ir tik liels tas bērnu pulks, tad tur jau, jā. Jāsaka tā, ar katru no tiem bērniem attiecības ir pilnīgi savādākas. Viena ir, kas ir ar visām rokām kājām iekšā un pilnīgi ir publiskajos saitos nomainījuši uz mūsu uzvārdu, uz ģimenes. Un jā, bērni lieli, pār pa 30 gadi jau un ģimenes ir. Bet manā situācija bija tā, ka bērni, kas ienāca mūsu ģimenē, mammas bija mirušas un nebija radinieki. Ja? Un tagad ir tā, ka neviena cita jau viņiem nav. Un man kādreiz arī tā uzvaicā, tu pa saviem pastāst. Es saku, nē, visi ir mani bērni. Nē, tie nē, bet pat saviem. Un tad man liekas tā, pagaidiet, viņiem citu nav. Vienīgie mēs ar vīru un mūsu personīgie bērni ir viņu radinieki. Katrs bērns ienāko ģimenē ir svētība. Un to, ko viņš pienes, to tu nekad savā dzīvē neiegūsi. Tikai caur šo bērnu, kas ir ienācis tavā ģimenē, no sabiedrības izstumts būtībā. Jā. Un tas ir vēl viena lieta, tu tad uzzināsi, kas tu esi. Viņi uzrauga visu augšā, viņi uzrauga visu. Kā Mārtiņa, mēs runājam par to ciemu, un tev ļoti spēcīgs tas ciems ir. Un tas vispār nav tipiski latviešiem, jo latviešiem tāda viensēdz domāšana, ja, kad es te un tie pārējie turēs žoga. Kā tev ir izdevies piesaistīt? Ja? Tu te minēji darba biedri, trauku mazgātāji, radinieki, ja? Jo tas latvietim nav tik raksturīgs iet, paprasīt, lai to palīdzību, pieņem to palīdzību, pat ir ļoti grūti. Kas tavā ciemā izdevās? Es domāju, mans ciems nav gatavs nekad. Tas ir patstāvīgs darbs visu laiku. Un es braucot uz šejien domāju par to, vairākas dienas domāju par to, un laikam viens vārds ir laipnība pret visiem. Ar laipnību. Jo tu nevari, manā gadījumā man ir pretīgi prasīt atbalstu tad, kad ir sūdi vagā.
Nu, tad, kad jau viss ir jau, tad, kad tu jau viss beidzies. Tas arī gan darbā, gan dzīvē man pašam. Es nevaru paprasīt, palīdzi man lūdzu. Man tas lepnums un kaut kā tā viensētība laikam, neļauj to. Tāpēc es esmu atradis tādu modeli, un tas droši vien ir kopēts no vecākiem, vecpacākiem, nevis manis izgudrot, ka tu ej ar laipnību un pirms tam. Ja tu redzi, ka vajag palīdzēt, tu palīdzi. Tad, kad tu redzi, ka tev ir jāierodās uz to kārtējo bērnu ballīti, kas man personīgi riebjās, tad tu ej, jo tu zini, ka tiem taviem bērniem tā svarīga tā piepūšamo atrakcija ballīti. Un tu tusē ar tiem viņa vienaudža vecākiem, kaut gan nav par ko runāt varbūt. Ja? Un tu izai šos ciklus un tu arī palīdzi tiem saviem draugiem, kuriem ir bērni tavā vecumā, un tu kop tās attiecības un ar laipnību un ar palīdzību viņiem. Es esmu tas, kas tā kā rīkojās vairāk un preventīvi veidoja šīs attiecības, lai viņas būtu. Un tad, kad viņi ir mazi, tad jau tu vari, tur palīdz vecāki, skaidrs, ka nevienmēr, un tad tu vari iegādāties auklas, ja? Tas tāds pērkams pakalpojums, bet mums ir, tas vecumposms man visvairāk, tā kā pašlaik krata, ir tas, ka viņi sāk veidoties pa cilvēkiem, tajā cilvēku veidošanās procesā. Nevis, ka viņi tur ir pačurināt, pakakināt un aizvest uz tām visām loģistikas schēmu, kā viņam tur, kur jābūt. Tas ir tā kā atrisināms, principā diezgan vienkārši. Ja tu esi vēl mājās vakarā no rīta, pa vidu var kāds loģistiku arī paņemt uz sevi, ja tu nevari. Bet tieši, kad viņi sāk veidoties pa cilvēkiem, tajā brīdī mans kā fātera pienesums ir ļoti, ļoti svarīgs. Es tā uztveru, jo tajā brīdī tev ir tiešām jāķer ārā visi tie hobiji, tās intereses un jāatbalsta pilnīgi visās lietās, kas tev varbūt liekas tā kā čok, bet, ja vajag, tu tikai atbalsti, lai viņš sāk veidoties pa cilvēku, jo tu jau nezini, kas tad viņu īsti interesē, un viņš jau pats arī līdz galam nezina. Un tāpēc man ir tas mans ciems, ir tādi, kas tā kā ķer ārā. Viņš tur runāja ar manu čomu, un ar to čomu par tur kriptovalūtām. Kas man liekas tā kā vispār tā kā neinteresanta lieta. Bet es iedziļinos, tad viņš sāk runāt par pirmo formulu. Man viņa neinteresē tā pirmā formula, bet es paņemu ChatGPT, apskatos, kas ir pirmā formula, kas tur ir, lai man ir tās kopējās lietas, jo viens pats jau viņš tur, respektīvi es interesējos par tādām lietām, kas man neinteresē. Bet tu ļoti labu tēmu aizskāri, jo šitas ir, lai tu ar bērnu runātu, tu nevari runāt tikai par to, kas tevi interesē. Tev jārunā, kas viņu interesē. Un uz tā tu arī, teiksim, būvētās attiecības. Un tas, teiksim, manā gadījumā ar auģu bērniem saprast, kur ir tā šķautne, uz kuras mēs varam būvēt tās attiecības. Ja? Un precīzi, vai ne? Man arī nepatīk tās datorspēles, bet es eju un iedziļinos, ko jūs tur būvēt. Tu arī par Robloxu zini, ja? Jā. Un tās intereses, viņas ir ļoti dažādas, jo, pieminot kaut kādu tur iepriekšējās paudzes, tavu paudzes, man paudzes, tad jauniešu paudzes, tur ir visi tie padomju kanoni, tomēr, vienādas rotaļlietas, vienādas multfilmas, vienāda literatūra, uzspiestās lietas. Un tagad jau viņiem, es atceros manā bērnībā, es tur vecā tava konversācijas vārnīcas ar bildītēm šķirstīju, un tur, un tagad viņš atver jebko vaļā, un jebkāda interese, kas viņam ir, viņš viņu var kopt. Jā. Un tās šķautnes ir tik daudz, un mums tam, postpadomu cilvēkam, mums tomēr ir tie savi kanoniņi, kad tetovējumi ir slikti. Tagad aizēja visur kafiju, kur taisa cietumnieki netaisa kafiju. Visi jaunieši satetovēti tagad cietumnieki. Bet šis, tā kā stereotipiski, šis uzspiedums, ka, tetovējumi ir tikai cietumniekiem, viņš ir mainījies tā kā totāli, un viņiem nav vairāk. Tev ir bijušas tādas, teiksim, situācijas dzīvē, ka tu arī kādam spēj palīdzēt vecākam viņu problēmās? Jā, mēs saucam šo par čekistu. Tas ir labajā nozīmē, tā ir terminoloģija iekšējā ģimenes. Tā kā ir dotas kaut kādi sindromi, kaut kāds pavēles no apkārtējiem draugiem un vides, parunājies ar manu meitu, dēlu, par šo tēmu.
Nu, tāpēc, ka viņš nevarās vaļā. Un tad, ja tu esi tā uzticības persona, nu, kas tu esi, jo man ir pateikuši, ka es esmu uzticības persona, es esmu izkarojis šo titulu, nu, tad es lēnām garā zondējot, ne ar pirmo reizi, bet nu, tur pastaigājoties, atrodoties konkrētās vidēs, man šis uzdevums visu laiku tā kā manos notos visu laiku ir iekšā. Un tad es velku ārā un pēc tam to visu izstāstu. Nu, un tad viņi, protams, to visu paši koriģē un runā par šo lietu. Nu, tas, principā, jau tāds pirms problēmu risināšanas, kur ir mans tāds pienesums diezgan, ir dažās situācijās ļoti liels. Tu redzi, ka kādam dara pāri, bērnam tieši. No vecāka puses, es nezinu, no viena audža, un tu nezini, ko darīt, ja tu esi rīkojies. Ir bijuši kaut kādi momenti, nu, gan pieaugušajiem, gan bērniem, gan dzīvniekiem. Nu, ka tu jūti, ka tas ir, ka tāda agresija, nu, kas ir tā kā, nu, tā agresora, nu, tā kā Putins. Nu, ka vienkārši dara, nu, tāpēc, ka tāds ir tā cilvēka vai tā dzīvnieka, tas plēsēja tips. Un tad man ieslēdzās kaut kāda tā netaisnības sajūta, un tad tu iestājies tajā pusē līdz galam. Bet tādas konkrētas kaut kādas situācijas tā kā baigi neatceros, kas ir tā kā baigi labi atrisinājušās. Nu, ir bijis, ka tu redzi, nezinu, tu brauc mašīnu, tur sīkais iet, un tu redzi, ka viņš jau iet varbūt 3. dienu apmēram, nu, pēc tām lupatiņām, tām visām. Tad tu piebrauc attais logu, viss labi. Nu, tur nav atbildes. Viss labi, nav atbildes. Tu tā saproti, ka tu vari būt tagad pedofils, jo tu esi džeks. Ja? Un tu īsti tur neko nevar risināt. Tu uzvani uz to 112 un pasaki, tā situācija ir tāda un tāda. Vēl ir bijuši šādi gadījumi, ka tu vienkārši nezini, kā viņas risināt. Tu iestājies vienkārši tajā, kā lai saka, valstiskajā un kaut kādā cilvēka pozā, ka tev katrā ziņā galvenais ir neuzlikt mīksto. Lai gan statistika rāda, ka mums ir vēl ar vienu sabiedrību, daļa sabiedrības uzskata, ka fiziskā sodīšana ir pieļaujama. Es domāju, tas arī ir tāds, kaut kāds attīstības un kaut kāds, mantojums. Tas avīzes laucīt dibeni, no tiem laikiem tas arī ir kaut kāds, vai kas sit suņus vai suņus liek pie ķēdēm. Tas jau arī, tur no sākuma tā sabiedrība nomainās, un pēc tam arī uztājas likumu, ka nevar likt pie ķēdes suņu. Tad arī, nevar jau visu tā čiks atrisināt. Es tā vienmēr par šo domāju, kāda būtu tā pareizā rīcība, jo, piemēram, tad, kad tu sniedz pirmo palīdzību, tur ir konkrēti soļi, kā tu tuvojies, kā tu pieliec. Mazums tas cilvēks nav cietis, bet viņš vienkārši ir kaut kāda alkohola vai narkotika reibumā, kā rīkoties pareizi, lai tu pats nedabūni pretī. Un es domāju, bet ar bērniem, kaut ir tas tavs gadījums, iet pa ceļa malu, ne tā apģērbts, atstiņas pelēks. Kā rīkoties pareizi? Bet arī, kā ir pareizā rīcība? Arī, kad pieaugušie, ir šitie, tu ej tur 12 pēc darba mājās, pārguris, tā kā negribi neko, tu redzi, tur notiek kaut kāds tīņu, kautiņš. Tu vienkārši zvani policijai, viss, ej tālāk. Tur neies iekšā, tu pats dabūsi pa muti, un tu vēl nezini, kas tur vispār notiek. Vienkārši ir jāziņo, jo tā ir tā. Un kā es saku, tas viss ir tas var būt tur brālēna, kaut kāds tur draugs, vai mēs tik maziņa tā sabiedrība, ka tie visi cilvēki vispār ir ļoti, ļoti, ļoti tuvi tajā Latvijā. Un tie ir, principā, gandrīz tavi asins radinieki, un tev par viņiem ir jārūpējas. Es tā uztveru to vidi. Jā, paldies tev. Tas tāds forši papļāpāšana, bišķi atkal varēs vakarā padomāt. Jā, paldies, Mārtiņ. Man arī šī saruna bija ļoti, ļoti interesanta. Jā. Un redz, tu esi tāds publisks tēls. Jā. Un tad viens ir, ko mēs redzam tajā televizorā. Jā. Visas tās tavas gatavošanas mākslas ceļojumi, bet ļoti interesanti ir uzzināt, kāds tu esi kā cilvēks.